Kā cilvēks iemācās ceļot, kā bērni iemācās ceļot. Un visus te istabniekus salādēja autobusā un aizveda uz Brēmeni. Es nezinu, vai es savu bērnu uzticētu, un es kādreiz esmu domājis, tā kā tie vecāki ir traki. Jo tu, man liekas, ātrāk šādi te sāc kaut kur doties. Nezinu, tā atbildība varbūt tās skāpja. Tur viss ir tik glīti, tik skaisti salikts. Es saku, kurš tev koferi kārtoja? Tu? Nē, mamma. Jo ātrāk, man liekas, tu redzi pasauli, jo labāk, man liekas. Tev brīvāk, atvērtāk tā domāšana paliek. Klau, tici vai nē, mēnesis ir pagājis. Čau! Mēs satiekamies 2. Travelbīz raidierakstā Saist pasauli. Un tiešām mēnesis ir paskrējis nenormāli ātri. Es nesaprotu, kāpēc ārā vēl sniegs. Bet lai būtu. Šodien es esmu ar 2 citām brīnišķīgām Travelbīz ceļotājām, jo patiesībā jūs arī esat Travelbīz ceļotājs, un ar tevis noteikti, Liena, esmu bijusi Toskānā, ar tevis esmu bijusi Dienviditālijā, pilnīgi noteikti, pareizi. Bet saruna temats šoreiz būs cits, tātad Olga un Liena, jūsu bērni ir bijuši ekskursijās, kas ir domāts tieši paredzēts bērniem, tie ir bērnu braucieni faktiski. Un par to mēs arī šodien parunāsim, un varbūt, ka tā ir arī tāda savā ziņā sajūta un saruna par pieredzi, par uzticēšanos, jo, ja godīgi, man nedaudz šķiet traki, kā mamma viena pati nolemj palaist uz Eiropu uz 8 dienām ceļojumā savu bērnu. To man pastāstīs, kā tu jūties, jo es, protams, saprotu to otru pusi, kā ar būt grupas vadītājai šādā ceļojumā ar 30 bērniem. Savukārt Liena varēs pastāstīt, kā bija kopā arī šajā braucienā būt pašai ar savu meitu. Bet varbūt ar to arī sāksim, ka kopumā arī šī saruna ir domāta, lai pastāstītu par šiem bērnu braucieniem. Tad pirmais bērnu brauciens mums bija, tu teici, 2018. 19. gads, kad mēs braucām uz Itāliju. Tā gan bija tāda tajā laikā vēl jaukta grupa, tur bija vecāki ar bērniem, bija arī bērni bija arī bērni vien paši, kādi 11 bērnu grupiņi, kas bija tā kā vien paši. Tad uznāca lielais slimības vilnis. Es pieļauju, mēs nekur nebijām. Un tad, kad jau Zane brauca, tad jau bija... Saki droši runā. Ar bērniem nebijām, bet mandarīnus mēs braucām lasīt Covida laikā. Vai ne, mandarīni, ne par mandarīniem. Tad ne par mandarīniem galīgi, ne. Tad bija tas laiks, kad mēs nebraucām ar bērniem, un tad attiecīgi jau tas brauciens, kur Zane brauc, tas jau bija tāds, kur brauc bērni vien paši. Un domājot arī par šo sezonu, pilnīgi noteikti šāds brauciens bērniem šogad tiek taisīts uz Nīderlandi. Savukārt bērni ar vecākiem atgriezīsies Itālijas braucienā, kurā tu biji. Un šī gada jaunais projekts ir patiesībā tāds jauniešu projekts vidusskolas patiesībā vecuma jauniešiem. Mēs lidojam, tas pirmais lidojums ir, un mēs ar viņiem dodamies uz Spāniju nedaudz arī mācīties valodu un nedaudz arī iepazīties ar spāņu kultūru un iegūt šo ceļošanas pieredzi. Bet, Klau, pirms mēs sākam, man laikam pašai ir svarīgi saprast un svarīgi pateikt to sajūtu par šiem bērnu braucieniem. Patiesībā tā pirmā sākotnējā ideja bija tāda, ka es, man liekas, pat tajā laikā vēl dzīvoju Itālijā, kad zvanīja vecāki un teica, kā tas ir, tu pazīsti Itāliju, tu tur dzīvo, un tu tiešām nevari mūsu bērnus paņemt pie sevīm, parādīt viņiem kaut kur tur apkārt, neaizvest uz kalniem. Un es tajā laikā domāju, kāpēc gan nepamēģināt, jo patiesībā tā vide un apkārtne, kur es dzīvoju, ir ļoti, ļoti zināma, ir pazīstama. Un tāds arī varētu būt, un tādā veidā arī bija šis pirmais brauciens tika veidots uz Itāliju, kurā tu, Liena, biji. Bet, lai jūs tā kā ierunātos, pastāstiet man, kā jūs atceraties, ka jūsu bērni bija mazi? Kā jūs plānojāt ceļojumus? Uz kādām vietām jūs viņus līdzi ņēmāt? Kur bija varbūt tās robežas domāt, nē, šis ceļojums būs bez bērniem? Vispār pastāstiet to savu sajūtu. Kā jūs mācījāt bērniem ceļot? Es nezinu, vai tādu jautājumu man var uzdot. Es baigi neplānoju, mēs vienkārši ņēmām bērnus un braucām. Cik viņi bija mazi? Šobrīd bērni knapi piedzimst un jau ir lidmašīnā visi. Manējie noteikti nekāp lidmašīnā, kad tikko piedzimuši. Tādā tālākā ceļojumā mēs bijām īstenībā, neatceros, nevarēšu tā ātrumā pateikt, bet, ja tu brauc, tad tu meklē to, kur pavadīt laiku ar bērniem, lai viņiem ir interesanti, lai viņiem ir jautri. Tā spilgtāk atmiņā pēdējais brauciens uz Horvātiju ar ģimeni.
Bet tiešām, ka viņi bija mazi. Pavisam mazi. Nu, piemēram, es atceros, man dēls auga. Mēs pirmkārt jau tā ir Baltija. Tu brauc kaut kur uz Lietuvu, uz Igauniju, saprotot, ka tev bērns sēdēs mašīnā, cik viņš ilgi tur izturēs, kaut kādas tādas lietas. Jautājums arī, kad tu brauc, vai tā ir vasara, vai tas ir rudens vai ziema. Nu jā, tev ir jārēķinās to, ka, ja tu brauc ar mašīnu, tie ir kaut kādi pārbraucieni, ja tev ir mazi bērni ar pamperi jāmaina, kur tu siltu ūdeni dabūsi, kur tu viņu nomazgāsi, ko tu paēdīsi. To tu plānojot, protams, tu jau pārskatīji, es nezinu, vairākas pieturvietas uz priekšu, lai tu zinātu, kā lai saka, kur... vairāk tu pielāgo to braucienu bērnu vajadzībām, nevis savām vajadzībām. Ne? Un jā, tikko attēlus atmiņā Varšava plus 36 grādi, kur nebija variantu, kā paslēpties 8 stundas tirzniecības centrā, jo no Varšavas mēs neredzējām neko, tikai tāpēc, lai bērni nepārkarstu. Liekas, jau tiem pieaugušiem, viņam mēs būtu galā tikuši, ja? Bet toreiz mēs pakārtojam to situāciju bērnu vajadzībām. Mums bija mazi bērni, un mēs nevarējām atrasties uz ielas, uz bruģīs, starp mājām, ja, kur viņi būtu pārkarsuši. Ko var darīt 8 stundas tirzniecības centrā? Man nav ne jausmas, kā to izturēs, un kur nu vēl mans vīrs. Vai ne? Jā. Iepirkties paēst. Vai tu atceries, kā tu mācīji saviem bērniem ceļot, varbūt kaut kādas tās pirmās netālie ceļojumi? Lienīt, jāsaprot, man Zanīte bija 3. bērns, ja, un starpības starp 1., 2. un 3. ir liela. Ar 1. bērnu mēs ceļojām tik, cik mēs paši ceļojām. Tur, kur mēs paši braucām, jo viņš arī bija tas prātīgais bērns, kurš uzvedās uzreiz kā pieaugušais, sarunāt varēja. Pēc tam bija 8 gadi. Kā saka, 1. izauga, un tad nāca 2. puisīts, un Zanīte ir 3. ar mazu starpību. Ar Zanīti mēs nekur neceļojām, jo Zanīte bija tāds bērns, kur kā Emīla nedarbos. Manas acis tādu bērnu nav redzējušas. Zanītei es biju priecīga, ka es varēju tikt ar viņu galā ikdienā, jo viņai ir virkne ar visādām tur problēmām, tā skaitā, piemēram, celiakija, ja, bērnībā bija smaga piena nepanesamība, piena ulbotuma. Ar tādu bērnu kaut kur aizceļot, tālāk par Igauniju nesanāk. Ja? Tātad mūsu tas loks, kur mēs ceļojām, bija burtiski tepat, burtiski 1-2 dienas, un vienmēr, ja jūs atceraties, tajos laikos specializētā pārtika parastā veikalā nebija nopērkama. Ja? Es Zanītei sūtīju no Anglijas ēdienu, ja? Tā kā kaut kur aizbraukt bija ļoti problemātiski, un arī lielākai augot man jau bija arī vēl tā problēma jārisina, ja? Ko viņa ēdīs pa ceļam. Ja? Tas tāds it kā liekas sīkums, bet ļoti, ļoti svarīgs. Bet, ar visu to, jā, mēs kaut kur tepat netālu braucām, bet arī bez tādas, man godīgi sakot, bija jāsaplāno, jāpaņem pietiekami pārtika līdzi, ja, un jāsaprot, Zanei bērnībā bija uzmanības, hiperaktivitātes uzmanības deficīta sindroms, tātad ilgi mašīnā nosēdēt arī nevar, jādomā, kur apstāties, lai var izskriet, ja. Līdz ar to, godīgi sakot, tāda Zanes skaistā pieredze ceļošanā ir tieši ar Lieni. Par to mēs vēl parunāsim. Mamma saka, es nezinu, kā ceļot, viņa atdeva Lienai. Jā, tā bija. Labi. Klausies, bet vispār, kā jums šķiet, kā cilvēks iemācās ceļot? Kā bērni iemācās ceļot? Kā jūs iemācījāties ceļot? Kā mēs iemācījāmies ceļot? Es nezinu, kā es iemācījos ceļot, bet mani bērni noteikti ņems pieredzi no manī. Viņi zina, kā mamma sēž bez mazliet pie rutīna lapas un plāno visu, ko grib redzēt, vai izpēt konkrēto valsti, vai vietas. Piemēram, te pašā braucienā, kur mēs braucām ar Magdalēnu, ja, mēs jau runājām par to, kur mēs brauksim, ko mēs redzēsim. Jo par cik man pašai ļoti patīk Itālija kā tāda, ja, tur nebija nevienu jautājumu. Ar kājām es kaut kā būtu gatava aiziet, vai ne? Un kāpēc neparādīt bērnam to, ka man kā mammai gribējās parādīt arī viņai to, kā lai saka, to Itālijas tādu vaibu, vai kā var teikt, ja. Un es ceru, ka man izdevās, ja, un pagājuši 7 gadi, man šķiet, ja, un viņi saka, māma, bet vēlreiz atbraukt. Viņi saka, bet kā mēs tur esi jau bijis? Viņi saka, bet māma, bet tas bija tad. Un viņi noteikti šobrīd savos 14 gados ieraudzīt pilnīgi citām acīm, ja. Un par cik viņai ļoti tuvs ir autosports, viņa pati brauc, ja, viņai tāds Ferrari muzejs būtu pilnīgi citu piesitienu šobrīd, vai arī tā trase.
jā, formulas. Tā kā Viņa pati pirmoreiz aizbrauca uz ārzemēm. Man tas bija vidusskolas laiks, man ģeogrāfijas skolotāja bija klases audzinātāja. Un toreiz vienā vasarā bija iespējams visiem pieteikties. Manuprāt, tas bija brauciens uz Austriju ar autobusu. Vēl pāri visām, man liekas, robežām, kurās bija jāstāv. Tā bija mana pirmā tālā ceļošanas pieredze. Kāda bija jums? Bez Igaunijas un Lietuvas, nopietni. Ja es drīkstu pirmā izteikties, tad man varēja būt kādi 18 gadi, varbūt aptuveni. Man tēvs braukāja ar fūrēm. Un, protams, kas notiek vasarā, vasaras brīvlaikā, jā, vai mēs esam 2 māsas, vai viena vai otra brauc līdz tētim. Un, jā, viņš mani 18 gados aizveda uz Itāliju, un tā arī to pietika. Tātad viņš mani aizveda. Tātad es aizvedu savu meitu, jā, un tāda būtībā viss tas process arī turpinās. Pagaidām, cik daudz tu caur fūras logu redzēji? Gan daudz, jo tēvs arī bija ieplānojis to, kā viņš izdarīs darbiņu, un nedēļas nogali mēs varēsim pavadīt Pēdrīs jūras maksimāli tuvu piebraucot pie Pludmalas. Tā kā tas viss jau bija tā kā ieplānots, saplānots, jā. Jauki. Protams, tu daudz redzēji industriālās zonas, visas iekraušanas, izkraušanas un mazās pilsētiņas un visus, kur no to fūri ir jātiek iekšā. Bet tā bija mana tāda pieredze. Mani gluži lidmašīnā neiesēdzināja vai autobusā, tā. Labi, kā tu sāki ceļot pati, kur veidojās tava ceļošanas pieredze? Tātad pirmais brauciens bija, teicamniekus kādreiz veda par labām sekmēm kaut kur uz ārzemēm. Mums bija Madonas, toreiz vēl rajonam, sadarbības pilsēta Brēmene, un visus teicamniekus salādēja autobusā un aizveda uz Brēmeni. Tur tā kā apmaiņas brauciens, man liekas, mēs tur kādu nedēļu padzīvojām ģimenēs. Teiksim, vācu valoda, jā, ļoti, starp citu, pat nedēļa ļoti daudz iedeva tajā praktiskajā vācu valodā, jā. Tu atceries, ko toreiz domāji par Brēmeni? No Madonas nokļūstot Brēmenē tajā laikā. Vispār tā bija interesanta vispār sajūta, jo mēs dzīvojām Vajē, tas bija 10 kilometri no Brēmenes, bet tur visa infrastruktūra bija sakārtota. Viņi visi brauca uz darbu uz Brēmeni, tur neatceros, vai tas bija vilciens, vai tas bija tramvajs, bet tāds, kas izskatījās jau pēc maza vilciena. Ja? Tā, ka tu iebrauci tāda, pēc tās mūsu pēcpadomu, jo vēl tās agrās Latvijas, tas bija, tu aizbrauc tiešām uz ārzemēm. Noteikti. Un tā sajūta bija, pie mums vēl nebija tā, ka zālājs nopļauts un tajā gārdenā ir tikai viena ābele, ja? Man tas bija vispār kaut kas, es skatos, jā, ļoti skaisti, ļoti sakopts dārs, tētis iet uz darbu, mamma ir mājasaimniece, kas, man liekas, mums nebija tā vēl saprotams, jā, un tā ģimene vispār, un tā visi tā par bērniem rūpējās, un tā, pēc tā, kur mēs bijām, jā, tas man likās, jā, tādas īstas ārzemes. Pēc tam es daudz ceļoju ar hokeja komandu, jā, bet jūs saprotiet, sportisti, kad brauc uz ārzemēm, viņi tā kā gandrīz kā fūrē, jā, pa logu. To, ko redz pa logu, tad vēl redz ledus halli. Jā, autobusā tik, cik tu redzi pa logu, tad tu vēl ledus halli aposti vietējo, jā, un tad ir brīvais laiks, bet tur visa komanda iet, uz kaut kādu konkrētu, jā, tur varbūt treneris ir noskatījis kaut ko vienu, ko mēs varētu apskatīt, jā. Tā kā, ārzemes bija izbraukātas, jā, tikai ko es tur redzēju. Labi, tad man ir skolotāja Marija, paldies. Es ieraudzīju ārzemes caur autobusu logu un ar tādu saplānotu ekskursijas programmu. Bet vēl par to pieredzi un par bērniem. Piemēram, prātā nāk, tad, kad dēls bija mazs, mēs ļoti daudz aktīvi Eiropā braucām uz kalniem, kāpām kalnos. Un, protams, ir mazu bērnu, daudzas lietas ir sarežģītāk nekā, ja tu esi viens pats. Un atceros arī vienu reizi, kad mēs kāpām saulaina skaista diena, kāpjam kalnā, es neatceros, tur varētu būt kādi 3-4 kilometri virsotne, kas, protams, ir gan augsta virsotne, un es nezinu, cik dēlam bija tajā laikā gadi, viņš nebija liels, un vienā brīdī pēkšņi no kurienes saceļās vējš, un tie, kas vēl bija uz tās takas cilvēki, tur bija, man liekas, ar tādas vācietes, pieaugušas sievietes, viņām sākās panika, viņas nogulās zemē, sāka bļaut un raudāt, un es tajā brīdī domāju par sevi tā kā mazāk, domāju, ko ar to bērnu darīt, jo tiešām vējš ir ļoti, ļoti vienā mirklī sākās stiprs vējš. Un es skatos, Tomasam uz muguras ir tā muguras soma. Un mēs ātri akmeņus viņam iekšā sametam pilnu somu, cik var aiztaisam vienkārši, lai viņš būtu kaut kādā drošībā, jo cik viņš tur daudz svēra.
Un ir šādas dažādas situācijas, par ko liekas atceroties, pilnīgs vājprāts. Bet šodien saprotu, ka tas jau arī ir veidojis to bērnu pieredzi ceļot, kaut ko darīt, kaut kur doties. Kalnos viņš zina šobrīd, kā uzvesties pilnīgi noteikti. Vai jums nāk prātā tādas situācijas, kur jūs saprotat, ka būt vecākiem kopā ar bērnu ir cits spēles noteikumi? Tu gan minēji, protams, par šo apstāšanos, par ēšanas reizēm. Tev var būt... Kas mums maina tādas? Es esmu daudz ar kaķiem un suņiem kopā ceļojis. Tur arī spēles noteikumi mainās. Kamēr jūs domājat, izstāstīšu tikko. Šobrīd dēlam ir 20 gadi. Viņi ar draugiem brauc uz Vāciju tikko uz koncertu. Un mēs tā kā labi gribēdām ar vīru viņiem palīdzējām. Avio biļetes bija iegādātas, viesnīcas rezervējām. Un tagad viņi ir projām, jo viņi vienā dienā dēls raksta, dienā, 12, 12, 11, 2 dienā, viņš saka, cikos no tās viesnīcas ir jāčukojās laukā. Mēs viņam rakstam, 10 vakarā. Tad mēs smējāmies, kāda jauniešiem ir tā ideja. Ka viņš nezina, kad no rīta čekojās ārā no viesnīcas, nevis 10 vakarā. Bet jā, ir kaut kāds šāds lietas. Man personīgi grūti šobrīd tā kā kaut ko tādu minēt. Nē, nebūs tāds. Labi, pārējām pie bērnu braucieniem. Vēl vienreiz, bērnu braucienu travelbīzam ir kaut kas tāds, ka konkrētā laikā, konkrētā vietā, Rīgā, visbiežāk pie Zinātņu akadēmijas, vienā rītā parādās daudz laimīgi, ļoti laimīgi vecāki. Viņi atved savus bērnus, atdod man un vēl 3 maniem kolēģiem. Un mēs ar bērniem dodamies iepazīt Eiropu. Un šādi mēs esam bijuši ar bērniem gan Itālijā, gan Francijā, gan Vācijā, gan Polijā. Bet tā ideja ir tāda, ka bērni patiešām ceļo vieni. Vecāki ir sakārtojuši koferi, cerams, ja? Un jūs tur viņus man atdodiet. Pastāstiet, sāksim laikam ar tevi. Tu biji no tiem vecākiem, kas patiešām man atveda vienā rītā, atdeva meitu uz 8 dienām. Brauciet, ka droši. Kā tas bija? Pastāsti. Es laikam tomēr atkāpšos un izstāstīšu tomēr tādu savu to redzējumu, bet tas ir par dzīvi kopumā. Nav nejaušu tikšanos. Ja? Jo, ja manai māsīcei nebūtu draudzene atteikusies braukt mandarīnus lasīt uz Horvātiju, es nekad nebūtu satikusi Lieni. Un savukārt tajā braucienā mēs ar Lieni sēdējām kaut kur autobusa priekšā, jo man slikti paliek autobusā. Un gribot, negribot, izveidojās tur tāda komunikācija, un starp citu Liene pastāstīja, ka viņa bērnus ved vienus pašus ekskursijā. Man savukārt ar Zani tieši viņas ierobežojumu dēļ bija ļoti grūti iedomāties ceļot, un papildus tam, ka es tomēr bērnus audzinu vienus, un man, toreiz, man liekas, vēl pat lielais nebija neatkarīgs, un man viņi ir 4, ja? Tad godīgi sakot, Lienes piedāvājums un tāda doma par to, ka es varu meitu aizsūtīt kopā ar Lieni uz 8 dienām, man likās tik vilinoša. Un es atceros, ka es Lienītei saku, Lienīt, bet Zanītei ir celiakie, viņai ir nepieciešama speciāla ēdināšana. Lienīte saka, jā, viss kārtībā, mēs nokārtosim. Es saku, Lienīt, Zanītei ir disleksija. Tas nozīmē, ka nevajadzētu spiest uz kaut kādu lasīšanu, viņa to neizdarīs. Lienīte saka, nekādu problēmu. Jūs saprotiet, tātad faktiski Lienīte man tajā ceļojumā nopārdeva Zanītes ceļojumu. Un man tiešām, redzot, kā viņa tiek galā ar pieaugušajiem, kuri arī ir tik dažādi, man vispār nebija šaubu, ka Liene tiks galā ar manu Zani. Un runājot par visu pārējo, bija WhatsApp grupa izveidota ļoti laicīgi, bija e-pastos instrukcijas ļoti laicīgi, tā kā, kaut kā tas viss notika plūstoši. Es atceros, ka es to vienu naudiņu iemaksāju ziemā. Tā bija starp citu dāvana Zanītei ar solījumu, ka ja viņa mācīsies labi, tad es samaksāšu arī pārējo daļu ceļojumam. Un Zanīte saņēmās. Mācījās labi? Jā, tur ir stāsts atpakaļ skatoties. Zanīte Covida laikā viņai bija asins saindēšanās, un viņa nonāca slimnīcā smagā stāvoklī,
Un pēc slimnīcas viņai ļoti pasliktinājās sekmes, un viņa gandrīz vispār nepabeidza to klasi. Es neatceros, kura tur tā toreiz bija, vai 6. vai 7. klase. Tāpēc man bija jāatrod arī starp citu līdzeklis, kā motivēt viņu saņemties mācīties. Ja? Jo ar visām tām viņas problēmām tas bija tāds smagi. Un, jā, viņai asins saindēšanās bija galvā. Es domāju, varbūt viņai arī kaut kas nebija kārtībā kādu laiciņu, kamēr viņa atkopās. Bet tas viņu stimulēja saņemties, jā, un man viss ļoti derēja. Tev viss ļoti derēja. Labi, tu atceries, un tuvojās tas ceļojums. Tātad tu palīdzi savam bērnam doties ceļojumā. Tu palīdzi droši vien kārtot somu. Kāda bija tava sajūta? Jo tomēr, es pati par to esmu domājusi, ja es būtu jūsu vietā, tā kā mamma, un es ieraudzītu, ka kāda sieviete X vai tūroperators X organizē bērniem. Tātad vecumā no 8 līdz 18 gadiem faktiski, jo man mazākie bērni, kas sēdējuši aizmugurē, ir tiešām 8 gadi Jasmīnai un Gabrielai. Es nezinu, vai es savu bērnu uzticētu, un es kādreiz esmu domājis, tā kā tie vecāki ir traki, kā tu izdomā? Labi, tu teici, ka mēs iepazināmies iepriekš, tas ir citādāk, tu jau mani pazini, tu mani biji dzirdējusi un tam līdzīgi, bet ir tiešām vecāki, kas man nepazīst, un tie bērni tajā rītā ir. Kāda ir tā sajūta? Laikam man ir drusciņi cits, jo man tie bērni bija tādi sportiski, kuri tāpat brauca uz visādiem turnīriem. Uz turnīriem tur meita arī spēlēja hokeju, ja kādu laiku brauc uz turnīru. Es atceros, jā, mēs pat uz Pēterburgu laidām pirms COVID un pirms visiem tiem brauca meitenes maziņas, vesela grupa maziņu meiteņu brauca uz Pēterburgu spēlēt hokeju. Tā kā man tas nebija nekas tāds, tāpēc, ka es jau tajā vidē šā vai tā, laikam, ar lielāku to uzticības līmeni vienkārši. Vēl arī dejotāji un koristi, visi taču mazie bērni vai sportisti. Patiesībā mēs jau kā vecāki droši vien sākam ar to, kad bērni brauc šādā kolektīvā līdz pareizi. Jā, un te vienkārši cits kolektīvs, jā. Tas vienmēr, man liekas, ka mājās noinstruē, jā. Tātad tev, kur ir tas ielikts, jā. Tagad, protams, kad lieli tie bērni jau tādi lielā 11-gadnieki, tur jau vairs, tur jau pats bezēju somu kārtoja. Bet tā iepriekš braucot, protams, tu visu palīdzi salīt, tu parādi, kur tu ko ieliec, jā. Un tas jau tikai, kā lai saka, jo tu, man liekas, ātrāk šādi te sāc kaut kur doties, nezinu, tā atbildība varbūt tās skāpj tā kā lai saka, tam vecākiem jau jāuzticās ir, un vienalga, vai tā ir kompānija vai treneris vai kas, kur tu palēto bērnu. Kā būs, tā būs. Nevienmēr jau tā pieredze ir varbūt labā un tā, un gan jau tas raudiens nāk un vēl kaut kas, jā. Galvenais, ka tas pieaugušais ir klāt manā skatījumā, kā lai saka, kur tu vari lūgt savu palīdzību, un es nezinu, ja tu, zeķis, drēbes un visas higienas lietas ir līdzi, kur neizdzīvot. Par koferiem runājot, pirmajā vakarā tad mēs ar bērniem izbraucam no rīta no Rīgas, un vienmēr negribot, ja tālāk Eiropa, tad mēs gulēsim pirmo nakti viesnīcā, tātad uz Polijas-Vācijas robežas. Un tas arī viss notiek kā normāli, kā pieaugušie ceļot. Mēs piebraucam pie viesnīcas, ir tātad iekārtošanās, bērni tiek sadalīti, viņi ir sadalīti pa istabiņām, un mēs ņemam koferus, mēs ejam iekšā, bērniem jāiet savām istabiņām. Un tad mums arī ir sarunāts, ka ir mazais tāds mirklis, ka viņi iet un saprot to vidi, to istabu, telpu, kādā mēs atrodamies. Un tad nākamais mums ir sarunāts, cikos mēs iesim vakariņās kopā, tad mēs visi tiktos. Un mums vienmēr ir arī noruna, ka mēs nākamajai dienai saliksim drēbes no rīta, lai nav jāsāk domāt, ko es ilgšu mugurā. Mēs vakarā noliekam, jo mazums sanāk aizgulēties kādam. Tā arī ir klasika. Bet par tiem koferiem ir tā bijis, kad prasa, tev ir kaut kāds, piemēram, nezinu, vai krekliņš, vai kleita, vai šorti, un tie bērni tā, es nezinu, es saku, kā tu nezini, attaisi koferu, vai apskatāmies, kas tur ir. Un bērns attaisi to koferu, tur viss ir tik glīti, tik skaisti salikts. Es saku, kurš to koferu kārtoja? Tu? Nē, mamma. Es tā kā mamma. Es saku, kas tev tajā koferī ir? Es neko nezinu, kas tajā koferī ir. Es saku tā, visi tagad tajā gultā, vienkārši izmet gultā un sāc pats likt atpakaļ pa vienai mantai, lai saprast, kas tev līdzi ir. Jo vēl briesmīgāk ir tad, ka bērniem, vecāki neko ļaunu nevēlās. Bet dienu pirms ceļojuma nopērk jaunu džemperīti, kleitiņu, krekliņu, biksītes un ieliek glīti koferī. Zini, kā bijis, ka tie bērni cīnās un saka, šitās nav manas drēbes, ko tu man viņas dod. Es vispār pirmoreiz kaut ko tādu redzu. Tā kā tas ir par tiem koferiem. Tu kārto koferi? Vairs jau nē. Kādreiz kārtoji? Ļoti minimāli. Es darbojos pēc tāda principā. Tu pats zini, tu brauc 1 nakts, 2 naktis vai nedēļa, ja? Izrēķini, cik to vajag līdz zeķes, cik pārējās visas lietas, ja?
Nepaņēmi, pats vainīgs nepaņēmi. Tad, nezinu, staigā vienā zeķēs 3 dienas. Jo zeķinieki arī ir. Zeķis vispār pazūd ekskursijās, tie bērni nāk un saka, man nav zeķis, kur viņas palika. Nezinu, nav. Zeķinieki ir arī ekskursijās ceļojumos. Zenē, kurš koferi kārtoja tu? Es nevaru atļauties bērnam koferi kārtot. Tas aizņem pārāk daudz laika. Bērnam pašam ir jāsakārto, un viņš vienkārši man atrāda, ko viņš ir salicis. Un tad mēs izrunājam, vai tas, ko viņš ir salicis, atbilst tam, cik ir dienas, kādas tur būs pieturas, jo mums jau tā programma parasti ir jau dota iepriekš. Ir skaidri zināms, ka tur Polijā paliks pa nakti, tur un tad pa ceļam un tad vēl kaut kur. Un kas, tad pārbaudīt pret to visu to ekskursijas plānu, un izrunāt. Un tad arī, manuprāt, tas ir labāk no tāda viedokļa, ka bērns orientēsies tajā savā veikumā. Jā, tas ir svarīgi. Jā, bet tas atkal ir tāpēc, ka viņi man ir bijuši hokejisti, viņiem jau sen pašiem viss ir jāmāk, ja? Un līdz ar to tur nav it kā tāda problēma. Vēl tu stāstīji par to savu sajūtu, Olga, ka tad Zene dosies ekskursijā, un kad tu saki, kad ļoti laba doma, aizbrauks, arī tu droši vien atpūtīsies nedaudz pareizi. Un es zinu, ka ir tādi vecāki, kas man dod katru gadu savus bērnus līdzi, un viņi paši tajā laikā, piemēram, ar vīru izkārto savu brīvdienu nedēļu. Tas ir normāli. Bērns ir brīvdienās, vecāki brīvdienās, kas saka papīrtīri. Bet atceros arī vienu gadu zvanīja sieviete. Viņa saka, ka brauks, un tātad meita vai dēls, neatceros, ceļojumā šajā braucienā kopā ar mani tā, jā, viss kārtībā. Viņa saka, bet šausmīgi gribētos atpūsties. Vai drīz jums arī suni līdzi iedot? Arī tā ir. Es, protams, tajā brīdī tā suni. Suni lūdzu, nē. Tā kā vecāki mēdz atpūsties un iedot bērnus ceļojumā. Tas ir normāli. Jā. Bet vajag taču izmantot kaut kādu mirkli. Klau, vēl mēs varētu parunāt par to, par šiem jautājumiem vai arī par bažām. Tomēr, kādas ir visbiežākās tādas raizes, rūpes vai pārdomas, un nav svarīgi, vai bērns brauks dejot, vai brauks ar tūru operatoru ceļojumā, vai varbūt tā ir kāda sporta komanda. Tomēr mums kā vecākiem, kas ir tās domas, kas visbiežāk iezogās prātā, vai ir tas, kā būs ar to, par ko tā kā, nezinu, ir satraukums? Man pirmais nāk prātā veselība. Vai kaut kādas zāles līdzi vajag dot vai nevajag dot, un kas būs tad, it sevišķi kaut kur aizbrauc, it sevišķi ar vēderu vai kaut kādām tādām lietām. Par medikamentiem varbūt tas būtu tas, kas man pirmais nāk prātā. Tu dod zāles līdzi? Vispār nedodu. Jā, arī tā, ka bijuši turnīri, vispār nedodu. Ne, par medikamentiem man arī nāk prātā, jo tas, ko mēs arī vecākiem pirms šāda ceļojuma vienmēr sakām, ka katram vecākam pašam un bērnam pašam, respektīvi mums vecākiem jāzina, kas varētu piemeklēt mūsu bērnus un kādiem medikamentiem tomēr tajā mazajā aptieciņā būtu jābūt līdzi. Jo es kā grupas vadītāja bērniem zāles nedodu. Ja tas nozīmē, ka ja bērnam patiešām paliktu slikti, tad visticamāk tā ir neatliekamā palīdzība, kurai tiktu zvanīts un mediķi to darītu. Ja, protams, sāk sāpēt galva, kas bērniem ceļojumā notiek, vai kāds sāk sūdzēties, ka vēders sāp. Protams, ir bijis, ka mēs zvanām uzreiz vecākiem un prasām, vai tā ir normāla situācija, vai, piemēram, meitai mēdz sāpēt galva. Ja mamma teiks, jā, mēdz sāpēt, iedodiet to un to, vai viņai tur, piemēram, patiesībā nevis iedodiet, bet somā līdzi ir, piemēram, kaut kādi medikamenti, tad bērnam tiek iedots. Bet kopumā arī mēs kā grupu vadītāji, mēs bērniem zāles nedodam. Un tad ir šis jautājums, cik vecāki ir palīdzējuši bērnam arī šādi sagatavoties. Jo tiešām ir bijuši beigās izrādās, ka ceļojumā, piemēram, bērns kuram ir diabēts vai vēl kaut kādas lietas, un es pat to neesmu zinājis, un tas man liekas ļoti negodīgi arī no vecāku puses, jo šīm lietām būtu tā kā jābūt zināmām. Vai tā kā, ka tu teici, ka tev meita sāka ceļot par šo pašu miltu vai piena nepanesību, ka tur bija līdz pārtiku, tur bija doti norādījumi. Protams, ka grupas vadītājs ar to strādā, jo viss ir skaidrs. Bet ja to neviens nepasaka, tad, protams, tas ceļojums var arī pārvērsties kārtīgā murgā. Bet labi, tātad medikamenti, veselība, par ko drīkst es piebildīšu par medikamentiem. Ja es pareizi atceros, tad anketā bija jānorāda pirmām kārtām. Tā tad tā ir katra vecāka atbildība, bet anketā tiešām bija jautājumi par veselību. Un tad no tā arī izrietošais. Tas ir viens. Otrs, es arī uzskatu, ka ja ir slikti jāsauc ir
ātrā palīdzība. Visiem bērniem bija evakkartes, manuprāt, pareizi Lienī. Jā. Un arī no tā viss izrietošais. Un trešais ir tas, ka manai meitai bija līdzi medikamenti, tie medikamenti, kas viņai varētu palīdzēt, kur es zinu, ka tas tiešām tā arī ir. Tā pati galvas sāpēšana, tas ir viens. Un, manuprāt, man vienmēr viņai ir līdzi tās kapsuliņas, kas cauries gadījumā palīdz saturēt. Tā kā tur ir tādas kapsuliņas, kaut kādas baktērijas, kas nomierina vēderu. Ja, tās ir tās lietas, un varbūt arī oglīte vēl ir līdzi. Ja. Es arī esmu pret kaut kādām, kad kāds, kam nav izglītība, ja tur sāk kaut kādu ārstēšanu vai bērns pašārstēšanu. Ja. Bet es domāju, ka te arī grupu ceļojumos ir ļoti līdzīgi, kā, manuprāt, arī tad, kad bērnus ved dejot, dziedāt un sportot. Tā pieeja visur ir līdzīga, pareizi. Nē, veselība pilnīgi noteikti. Vēl kaut kas ir, par ko mēs uztraucamies kā vecāki? Es vairāk tikai savu komentāru, tas ir tikai, kā lai saka, tā ir vecāka atbildība par to, ja bērnam tiešām ir kādas veselības problēmas, un ja tad tu neinformē vienalga, lai kur tu aizlaid savu bērnu, skatoties pāris dienām, ja, tas tāds, kā lai saka, katram pašam ir jāuzņemas tā atbildība, ja nevis grupu vadītājs pēc tam iznes visus saviem pleciem. Jo arī tas, ko Olga pieminēja par to anketu, ko mēs iepriekš sūtam, tur ir arī vēl viens lūgums vecākiem, cik viņi tā aizdomājās vai neaizdomājās, vai kādam varbūt laiks vai nav laika. Bet par to, ja bērns ir hiperaktīvs, vai ja bērns gluži pretēji ir ļoti noslēgts sevī, ka viņš īstenībā varbūt nemaz nesāks ar tevi uzreiz pirmajā dienā runāt, jo, protams, ir viegli man strādāt ar bērniem, kurus es katru gadu redzu, un ir brīnišķīgas satikšanās, jo es redzu, kā pa gadu tie bērni ir izauguši, mainījušies, un tas tiešām ir ļoti sirsnīgi, bet ir tā daļa jauno bērnu vienmēr, kuriem nav vispār, man nav nekādu saprašanas par viņiem. Vai bērns varbūt ātri sāks raudāt, vai bērns varbūt, piemēram, tas pats arī tā pati autobusu sēdēšana, kā tu saki, kad tātad sēdēt priekšā autobusā ir slikti. Tādas lietas ir ļoti svarīgas, lai vispār kopumā saprastu, kā tas viss veidosies. Tas ir svarīgi. Man liekas, kā lai saka, man jau liekas tādam jaunpienācējiem grupiņā, kur cits jau varbūt ceļojis ir 1, 2, 3 reizes, ja? Man liekas, ka viņam, kā lai saka, arī grūti, un tad, man liekas, ir, kā lai saka, tāda svarīga, grupas saliedēšana, kas noteikti arī zinu, kad ir autobusā pa ceļam, un tas jau vienmēr tiek, man liekas, ka nodrošināts. Man liekas, jebkurā gadījumā, jebkāda situācijā, kā bērns, vai tā, ka mēs braucām bērna vecākiem, tad mēs visas autobusu tikām iesaistīti dažādās aktivitātēs. Es domāju, ka, kā lai saka, nevajadzētu justies kādam savā kā lai saka, kā jaunpienācējam vai kaut kā savādāk, kad Es īsti labi neatceros to braucienu. Es zinu, ka tur bija vēl viena, man liekas, vecmāmiņa ar 2 mazbērniem. Un es atceros, ka ar tiem bērniem tur viss bija kārtībā. Bet tieši vecmāmiņa pazaudēja savu naudas maku. Tieši vecmāmiņai vēl kaut kas notika, jo ar bērniem bija riktīgi viss kārtībā. Bet bērniem viss bija kārtībā. Mēs jau tur bijām daudz tie vecāki īstenībā. Tur bija, zinu, ka tētis viens, man liekas, ka bija ar vienu dēlu. Mēs tās mammas bijām tur vairākas arī, jā. Pēc man šķiet, kad 7 pieaugušie. Par to mikroklimatu, ko tu teici vēl, pirms mēs paturpināsim par tiem vecākiem runājot. Un tieši tā viena lieta, kad bērni piesakās šādam braucienam, ir tā saucama autobusa schēma. Es ļoti labi zinu, kurš ar ko sēdēs. Jau bērni, kas biežāk brauc, viņi jau iepriekš uzraksta un pasaka, mēs tur gribam aizmugurē sēdēt kopā ar to un to un to un to. Viss kārtībā, varēsiet sēdēt. Bet tā ideja par to, kā mēs saliekam, vai tāpatās kā ceļojumā, ka pieaugušie ceļo grupu ceļojumā. Mēs jau nezinām, ar ko mēs kopā būsim tajā grupā, kur ir 10, 20 vai 30 cilvēki. Un pirmajā dienā, un kāpēc vispār šie ir autobusi braucieni, jo kādreiz man lielie jaunieši saka, kāpēc ir jābrauc ar autobusu, mēs taču varētu lidot. Bet patiesībā šīs 2 dienas ir ļoti svarīgas autobusā, lai vienkārši tie bērni viens ar otru iepazītos, lai arī es lūk, tie bērni, kurus es nezinu, lai saprastu, vienmēr būs kāds, kurš ir tiešām aktīvāks, ir vienmēr kāds, kurš vairāk ir jāpieskata, ir kāds, kuram es ātri jūtu, piemēram, Zāne, pilnīgi noteikti cilvēks, kuram var uzticēties. Viņa pat, es zinu, ka man zināmā situācijā drīzāk būs palīgs, ka viņa kaut ko es viņai var palūgt, un viņa man palīdzēs. Un tajās 2 dienās to visu ātri var nolasīt. Bet jā, par tām mikrogrupām runājot, kad es jau varu sasēdināt, kā es gribu. Un tā kā tu arī teici par to vienu ceļojumu, iepriekš mēs runājām, vai ne, kad beigās tevi saliek istabiņā ar vienu, tevi ar citu, un beigās sanāk, ka tur riktīgi nekas, bet īstenībā jums labi saskan, un tur atkal kādam citam saskan. Tas jau arī tiem bērniem ir līdzi. Tāpatās patiesībā. Un tad ir dienas, un redz, kā viņi izveido savas mazās grupiņas, kā viņi draudzējās, kā viņi veido savas komandiņas, un tas ļoti interesanti.
Drīkst es kaut ko vēl piebildīšu. Tātad, ja mēs atkāpjamies atpakaļ par bažām. Pirmajā braucienā man bija kā mammai baža nevis par to, kas būs un kas notiks. Ja? Man bija baža par to, kā bērns uzvedīsies. Ja? Jo tā viņam ir jauna vide, citi cilvēki, cita situācija nepierasta. Ja? Un plus tāds, kāds viņš ir. Ja? Un tie bērni ir ļoti dažādi. Tāpēc tas pirmais brauciens bija tāds, bija tā baža par to, kā Zane tiks galā, ja? Vai viņa iekļausies, jo viņa jau ir īpatnē meitene. Ar tevi, Lienīt, viņa ir atklāta, atvērta, griboša palīdzēt, bet nevienmēr viņa tāda ir. Ja? Tāpēc arī tā ir vēl viena tāda baža. Un piebildes runājot par to, ko pēc tam runājām, pirmais brauciens bija pierašana, ja? Pēc tam visi citi braucieni bija tāda mīļa satikšanās, atkal satikšanās un jauni piedzīvojumi. Un arī Zane man stāstīja par to, ka tu viņu iesaistīji, pieskatīt, palīdzēt, kas viņai ir ļoti svarīgi būt noderīgai. Ja? Jo ir tādi bērni, kuri labi jūtās tad, kad viņiem uztic kādu uzdevumu. Ja? Un Zane tiešām bija ļoti apmierināta arī ar to, ka viņa bija pieprasīts cilvēks izpalīdzēšanā. Ja? Jo tiešām autobusā ir bērni vecumā no 8 līdz 18 gadiem. Un patiesībā mēs arī, kā es teicu, mēs esam 4 patiesībā kolēģi, kas strādā šajā autobusā. Ne jau es vienu tur braucu, bet jebkurā gadījumā arī mūsu kolēģiem katram ir sadalīts konkrēts skaits bērnu. Tātad 7, 8, 9 bērni, kur mēs ne tikai viss autobuss, kā jau Liena pieminēja, kad mēs dažādas spēles, aktivitātes autobusā, konkursi ir, bet arī tādas šajās mikrogrupās, pieaugušais ar bērniem, respektīvi mani kolēģi ar savu komandiņu, viņi visu kaut ko dara, bet lielajiem bērniem viņiem patiesībā patīk, es teikšu vārdu, pieskatīt jauniņos vai gados jaunākos bērnus, jo tā tas vienkārši ir īpaši pagājušajā gadā novēroju, ka tie bērni, kas jau brauca, es tad nezinu, kuru pēc kārtas bija tā tiešām ekskursija vasaras, bet viņi ir braukuši visus šos gadus. Viņi jau sen, viņi tieši tā, tu teici, satikšanās prieks, viņi jau Rīgā ierauga, turklāt viņi arī pagājušajā gadā bija tā, ka man zvana tur bērni un saka, tu nesaki viņam, ka es būšu, viņi domā, ka es nebūšu, viņi paši sev tur taisa pārsteigumu, tad viņi no rīta Rīgā satiekās un ir ļoti priecīgi. Bet tas, kā viņi ir izauguši ceļojot, kā viņi ir iepazinušies ceļojot, jo es ticu, ka viņi gadu laikā nesatiekās. Tie bērni no visas Latvijas, sākot no Daugavpils, beidzot ar Liepāju. Un viņi tiešām tajā vasaras rītā tur Rīgā tajā autobusā satiekās, un tā ir milzīga tāda sajūta par atkal satikšanos. Un tas nākamais, tie lielie bērni, viņi jau ļoti labi saprot spēles noteikumus. Viņi zina, kā mēs brauksim, kā mēs gulēsim, ko mēs darīsim, kā ies tā nedēļa. Un viņi labprāt palīdz tiem jauniņiem, kas atkal sēž un domā, mēs te kaut kā tā nejūtamies vēl, bet to ir ļoti interesanti redzēt. Tiešām interesanti redzēt. Par vecākiem. Kā ir ceļot kopā ar bērniem, piemēram, šādā grupas braucienā, vai tu atceries, kāds bija? Jā, es atceros, tas man jau patikās. Citas mammas, citi kādi, citas bērni. Jautājums jau dušanā, kādu mērķi es kā mamma braucu. Man jau pašai ļoti gribējās tajā braucienā, ne jau tāpēc, ka man gribētu uz bērnu, man vienkārši gribēja uz Itāliju. Tas ir viens. Otrs, es gribēju parādīt savai meitai Itāliju, un tas, kādu piedāvājumu bija uztaisījis Travelbiz šo programmu, tieši tādu es arī gribēju savam bērnam parādīt Itāliju. Jo es arī pati gribēju uz Monzas trasi, uz Ferrari muzeju, jo es biju uzaugusi ar formulu regulāri skatoties kopā ar tēti, ja nemaldos svētdienās vairāk stundu garumā pie televizora, ja? Un tad liekas, ka tu tur pati varētu būt. Tas nekas, ka tev jau ir pašai savi bērni, ja? Un tu jau esi pieaudzis cilvēks, tā kā mazs bērns, uzkāpt tādā vietā, kur Šumahers stāvējis, ja? Tas jau tā, tas ir mani iespaidi, jā. Un, jā. Bet kā jūties autobusā, kur ir tik daudz bērnu un vecāks? Neatceros to, cik mēs daudz bijām bērni vecāki, bet kopumā pilns autobus, mēs tur visi bijām. Bet tieši kā es jutos ar bērnu kopā? Tu kā vecāks vispār, tu kā vecāks un daudz bērnu. Es esmu jau tāds, kas tur baigi neko nedomā. Es vienkārši zinu, ka mēs braucām. Bija grūti bija tie pārbraucieni, kad tur sāka tas bērns nosīties, jo Magdalēna īstenībā to visu fonu, man liekas, ka vai nebija 7 gadi viņai bija. Un zikā, ka tas bērns sāka nosīties, un tad viņš nevar nosēdēt. Tad miegs nāk, tad miegs nenāk. Tad vajag padzerties, tad vajag vēl kaut ko, jā. Tad tur blakām sežot, tev ir jāizdomā, kā to bērnu arī izklaidēt.
Jo šis ir viens no retajiem, nu patiesi kāds retajiem pirmais. Pirmais, manuprāt, brauciens, kur bija tā doma, ka brauc bērni ar vecākiem. Šogad gan arī ir Itālijas programma ir tieši šāda. Var braukt vecāki ar bērniem vai vecvecāki ar mazbērniem, pilnīgi vienalga, tas ir cita koncepta brauciens. Bet tas, kas šogad mums ir Nīderlandes brauciens bērniem, tas ir lūk atkal bērnu brauciens, kur doma ir, ka bērni brauc vieni paši. Un patiesībā pat ļoti gribētos, ka viņi brauc bez vecākiem. Un tad jautājums par to, kāpēc. Es laikam atceros ļoti labi to grupu, kurā tu biji, ka mums kā vecākiem nepietiek ar to, ka mēs savu bērnu audzinām. Mēs vēl izdomājam paudzināt visus pārējos. Nu, lūk, 15, 20, nezinu, cik bija tie bērni toreiz bez vecākiem, bet bija daļa tā un daļa tā. Un kamēr vēl tas notiek autobusā, viņus tur kušinot vai kaut kā, es arī neko neteiktu, bet es atceros to vakar, kad mēs bijām viesnīcā iekārtojušies. Un zin kā, šis brauciens ir tā ļoti, ļoti par uzticēšanos, par uzticēšanos tādā ziņā, ka šiem bērniem uzticos. Un tas, ko mēs jau no pirmās dienas runājam, ka arī viņiem man ir jāuzticās. Un viņi ļoti labi zina, ja viņi sastīs kādu podu, nezinu, vannā vai, es nezinu, glāzes sasitīs vai spoguli vai vēl kaut ko, viņi ļoti labi zina, ka viņi var nākt, viņi var pateikt. Un ka, jebkurā gadījumā tur par to nekādu sodu nav, mēs vienkārši tiksim galā ar visām problēmām. Tāpatās kā bērni zina, ka viņiem nav jāslēp tas, ja mēs vakarā, piemēram, ierodamies viesnīcā, un viņi vēlās, piemēram, vecākie bērni, viņiem ir kaut kādas savas sarunu lietas, viņi grib spēlēt savas tās kārtas, sauc, neatceros, Uno. Nu, lūk, viņi zina, ka tikai jāpasaka, kurā istabiņā viņi būs, un viņi tur drīkst būt. Viņi ļoti labi zina, ka konkrētā laikā es rieši apsīšos, vai viņi visi ir pa istabiņā, bet tā sajūta ir par to, ka viņi uzticās, viņi pasaka, un tāds var būt. Jo es saprotu, ka viņi brauc ceļojumā. Tas nav tā, ka neko nedrīkst darīt ārpus autobusa. Un jā, un es atceros to grupu, kur mammas, es neatceros kādā sakarā, bet viņas tos bērnus riktīgi sāka tur strostēt un lamāt pa to gaiteni. Un ko tie bērni izdomāja? Tie bērni izdomāja, ka no savas istabiņas caur terasi pāru var aiziet pa kluso, lai tās mātes neierauga un ielīst citā istabiņā. Un es atceros, toreiz biju ļoti, ļoti dusmīgs tām mamām, un es viņām tā arī teicu, ka, zin kā, viss, jums ir bērns, jūs ceļojat divatā, tiekat galā ar savu bērnu, tā kā es par pārējo pati tikšu galā, jo šī lieta, ka tiem bērniem kaut kādā veidā viņus iebiedē vai viņus lamā. Loģiski, ka viņi kaut kādā šādi rīkosies, un man tas vispār neiet kopā ar to, kā mēs braucam, kā mēs dzīvojamies. Un otra lieta noteikti, kas man nāk prātā, tās programmas vienmēr ir domātas bērniem. Tas nav par pieaugušo ambīcijām. Un tad, kad sākās šis restorāns nav pietiekami labs, jo šeit nav vīns, vai, piemēram, šeit tūmā nav tāda un tāda tirzniecības centra, tad man likās tā, mīļie draugi, ar ko es šeit nodarbojos. Tas ir bērnu brauciens, un tas nav ne par šopingu, un tas nav par vīnu patiesībā. Nu, un šis bija tas lēmums, jo tu biji tiešām viena no tām pirmajām grupām, kur bija vecāki. Bet paldies Dievam, es biju tā mamma, kas nekur nemaisīs. Ļaujos visam. Jo redz, tieši tā, tāpēc, ka tu ļaujies pilnīgi visam, ja tu neesi, tu esi, it kā jau mēs tā kā divatā ar meitu, ja, un tā kā tu viņam redz, varbūt labi, ka bija mazāk, un tā tur varbūt neiekļāvās tajā pārējā bērnu tajā bariņā. Bet man netraucē nekas. Vismaz es to atceros tā. Un tagad īstenībā man atmiņā, jā, šis stāsts, jā, es pat nepamanīju varbūt, vai pat nedzirdēju, nezinu. Un trešā lieta ir tā, ko tu, Liena, saki tieši tā, to es arī novēroju, ka bērni, kas ceļo vieni, viņi gribot, negribot, ir spiesti sadraudzēties. Tie bērni, kas ceļo ar vecākiem, gribot, negribot, viņi paliek ar vecākiem. Un ja godīgi pēc tām 8 dienām, ir nedaudz žēl redzēt, ka tie bērni, kas bija ar vecākiem, ka viņi tā arī ir palikuši ieraušies. Tā kā ar vecākiem. Jo man liekas, ka tā pievienotā vērtība, ko varbūt arī tu beigās pateiksi, kā tu redzēji, kā Zana atgriežas un kā viņi mainās vai nemainās, bet arī tās prieka asaras, kas parasti ir, ka mēs Rīgā jau šķiramies pēc 8 dienām, viņi ir sadraudzējušies. Un bez tā visa, ko viņi Itālijā, vienalga Francijā vai Vācijā, ko viņi redzēja, viņos paliek tas milzīgais kopā būšanas laiks, tas draudzības laiks, un tas ir, man liekas, patiesībā viss tāds skaistākais, tā skaistākā sajūta. Es varbūt pateikšu par to vecāki ar bērniem, bet drusciņ cits skata punkts. Tātad kaut kādā brīdī es arī, tā kā man viņi ir vairāk, un tad es nopirku diezgan jaunu mašīnu, viņa ļoti labi ripoja, un es arī izdomāju, ka, man liekas, tā bija Tatralandija. Es salādēju bērnus mašīnā un aizbraucu uz Tatralandiju viena pati ar mašīnu. Atvēru bookingu, pa ceļam Polija nobukoju pa nakti vienu, un tad tajā Tatralandijā arī, ziniet, kā ir,
vecāks neatpūšās. Vecāks kalpo. Ja? Un ar to, pilnīgi ar to ir jārēķinās. Ja? Ja es braucu pati, visu plānoju un vedu bērnus, es neatpūšos. Jā, bērni ir laimīgi, priecīgi, viņiem viss ir forši. Jā, monetārā ziņā man tas ir ekonomiski izdevīgāk, bet es esmu piekususi. Man pēc tam ir jāatpūšās no atpūtas. Tas bija tā ar mašīnu. Vēl vienu gadu es pamēģināju, aizvedu bērnus uz Bilundu ar lidmašīnu. Bija drusciņ vieglāk, jā, jo nebija jāstūrē, bet atbildības sajūta bija tāda pati, to, ka tev ir jāplāno, jādomā. Un atkal bija tāda sajūta, ka tagad man vajadzētu atpūsties pēc bērnu atpūtas. Tāpēc vai tie ir vieni bērni vai bērni ar vecākiem, ja viņi brauc tādā organizētā ceļojumā ar konkrētu programmu, tad faktiski vecākam tiešām vajadzētu ļauties. Ja? Protams, tas ir varbūt grūti, varbūt nevienmēr tur uzreiz var piešauties, bet mērķim ir jābūt tādam, ka tad tas vecāks arī brauc atpūsties, ja? Jo tur ir tā pievienotā vērtība, ka viņš neko neplāno, viņš vienkārši ļaujās, jo viss jau ir saplānots. Un tā ir tā milzīga atšķirība, ja? Man jau vispār grūti runāt, jo nezinu, kā būt jūsu pusē, es zinu, kā būt manā pusē. Jo es neesmu tā ceļojis ar savu bērnu kopā. Es gan zinu, ka es esmu no tām mamām, kas nekad nedomāja, ka mans bērns ir vislabākais, vispieklājīgākais, visgudrākais. Es nekad tā neesmu domājusi. Man liekas dīvaini, ka vecāki tā domā. Vēl man liekas, mana puse ir, man tiešām patīk ar šiem bērniem būt kopā. Jo tu arī, ko tu vienu brīdi, Olga, teici? Tā sajūta, varbūt jau ir otrā diena, tie bērni jau viens ar otru tie autobusā ir apraduši, un es sēžu priekšā, un viņi sarunājās. Un tad vienkārši tās sarunas, ko viņi runā, ir tik smieklīgi kādreiz. Piemēram, ko viņi, es atceros, bija tāds puisītis, viņš droši vien, ka dzīvo laukos, un es dzirdu, kā viņš tiem pārējiem bērniem sāk stāstīt, kā teliņš dzimst. Tā kā to visu to procesu, un tie rīdzinieki ieplatuši ausis, viņi to jēziņ, kas tas tāds ir, viņi nav dzirdējuši. Vai es arī atceros, tad pēkšņi, viņi daudz īstenībā runā par savu skolu un par saviem, tiešām par skolu, par skolotājiem, par klases biedriem, bērni ļoti daudz runā. Un tas man vienmēr liekas interesanti, jo tiešām tās sarunas ir tādas, nekur neiemaisos, tas ir, bet tas ir interesanti viņas dzirdēt. Vai arī bija viens puika, kurš stāstīja, kā viņš netīšām piemēram, šķūni ir nodedzinājis. Un atkal tie pārējie bērni šausmās, kā tas ir. Viņš saka, iznāca ārā šķūnis, dega, viss, ko darīt. Tā kā tas ir riktīgi interesanti. Vēl kādreiz pa to autobusu staigājot, aizēju pie kāda no bērniem, apsēžos, lai tā kā mēs varētu ar katru parunāt, jo tā draudzība kaut kā ir jāveido. Un tad bērni rāda. Es laikam tagad zinu, kas ir TikToks. Es varbūt toreiz nezināju, kas ir TikToks. Un viņi pavēra un tās briesmas un šausmas man rādīja. Un normāls pieaugušais droši vien tajā brīdī sāktu bļaut un stāstīt, kādas, tur tiešām bija šausmas. Es visu nestāstīšu, bet tur bija šausmas. Un tās kārtīgs pieaugušais vienkārši sāk bļaut, ko tu tur skaties, kas tas par murgu. Bet tā sēdi blakus un tu tā skaties un domā, tā ir vide, kur viņi dzīvo, par ko viņi paši tur priecājās. Un tas, ka šobrīd viņi tur par kaut ko tā kā norāšu, patiesībā tam nav nekādas loģikas. Vienkārši tā kā saprotu, šitiem džekiem tur kaut kādi izaicinājumi, tur labāk ir jāuzmanās. Vai, piemēram, tie skatās kaut ko tādu. Un patiesībā, kaut kādas lietas tu pieņem un saproti, bet, protams, tas ir atšķirīgi. Vai man šie bērni 8 dienas ir jāpieskata, vai, kā tu teici, vecākiem ir citādāk. Tā ir atšķirība. Man droši vien ar 8 dienām ir vieglāk nekā ar visām pārējām dienām gadā. Bet tas ir interesanti. Pirms tiem puķu zirņiem un zemenēm man prātā nāk, es arī biju aizmirsis Liene, bet tad, kad tu teici, ka mēs baseinā lecām, tad tas tiešām bija pēdējais vakars Itālijā. Jā. Mums bija viesnīca ar baseinu. Un bērni arī, patiesībā mēs laižam ūdenī tikai tad, ja tas ir tiešām baseins. Mēs tādās jūrās un tādās lietās nekad nepeldamies, jo tas neiet mūsu programmās. Bet toreiz mums bija tas baseins, bērni peldējās, mēs tur vecāki un kolēģi bijām riņķī. Un es atceros, ka
Viņi vienā brīdī saka, lecam tajā baseinā visi iekšā. Un man bija tāda melna kleita. Jā, mēs, to ar visām grēvēm. Mēs stāvējām tajā maliņā un visi beigās ielicām tajā baseinā. Bet tā sajūta par to arī braukšanu mājās, par tām pārmaiņām, kas ir bērnos, par tiem puķu zirņiem un zemenēm Rīgā, ko es saņemu, un par tām viņu prieka asarām. Es arī atceros pagājušā gada braucienu. Tā bija tikai Polija. Mēs bijām uz Energylandiju. Tikai Polija. Un patiesībā, man liekas, tur pat bija mazāk dienas nekā parasti, jo Eiropā ir 8, te, manuprāt, bija 6 vai 7. Un viņi zina, ka mums pēdējā pietura pirms atgriešanās Rīgā būs Lietuva vēl kaut kur tur. Viņi izkāpa visi ārā. Viņi zina, ka nākamā pieturā jau vecāki stāvēs, un tas jau vispār ļoti bēdīgi. Un izkāpām Lietuvā, ko mēs tur izdarījām, jākāpja autobusā, viņi visi sāk apkamties, un viņi visi sāk raudāt. Bet viņi tā aizgūtnēm sāk raudāt, ka liekas kaut kādi gudars sektanti kaut kādi. Kaut kas nenormāls, tu skaties, visi vienkārši raud. Bet tā sajūta, kas ir viņos, ko viņi ir izdzīvojuši, ko viņi ir kopā piedzīvojuši. Un tajā brīdī man būt starp viņiem, godavārds, tas ir neaprakstām, tas ir tas, kādēļ es to daru, jo es laik domāju to savu pozīciju, kā tu saki, atbildību un plānošanu, kad ir Liene, kas brauc. Jā, ir Liene, kas brauc, bet es esmu riktīgi laimīga, ka man dod šādu iespēju ar viņiem braukt. Jo šie visi stāsti nav svarīgi vai par teliņa dzimšanu, vai par kaut ko citu, vai saplēstās, nezinu, arī vāzes un kaut kas vēl. Bet vai tās sarunas, kā tie bērni runā, kā tie bērni smējās, un patiesībā vēl arī ļoti interesanti. Es dzirdu, ko viņi runā, un es saprotu, ka to nesaka tā kā bērns, bet meita, piemēram, runā kā mamma, vai puika runā kā tētis, un tajā brīdī man arī nāk smiekli, jo patiesībā tie runā vecāki. Bet jā, kas ir tas, kā tev liekas, kāda Zane pēc 1., pēc 2. ceļojuma, 3. gada atbrauc mājās, vai tu redzēji, ka viņa ir mainījusies? Jā. Tātad pirmais izmēģinājuma brauciens, viss beidzās laimīgi. Ja? Tātad man kā vecāka secinājums. Zane, jā, viņa sadraudzējās, viņa iemācījās ceļot bez mammas, bet tādā, kā viņa teica, jo es viņai šodien jautāju, lai viņa man pastāsta ļoti īsi, kādas ir viņas sajūtas. Tātad jauni draugi, cita kultūra, tāda drosme ceļot, ja, jo tas tur bērnam jau arī vajag drosmi. Mums kā vecākiem ir jāatlaiž, viņam kā bērnam ir jāiekāp tajā svešajā vidē, autobusā ar tiem svešajiem vadītājiem, ja, un tur droši vien tā 1., 2. diena ir vissmagākā, kamēr viņš saprot, ka cilvēki apkārt nav ienaidnieki, ja, reku viens draugs, otrs draugs, reku Lienīte arī izrādās ir draugs, ja. Lielākā vērtība ir tā, prasme apgūta kaut ko jaunu, jo tas bērns ļoti daudz iemācās. Arī patstāvību, ja. Tur, neapsver, un ar katru nākamo gadu tā ir tikai klāt jauna pieredze, jauna pārliecība, ja, kaut kādas jaunas prasmes. Pēc pēdējā ceļojuma Zane bija stāvā sajūsmā par to, ka viņa tika iesaistīta, pieskatīta tur mazākos. Tur kaut kādi vēl viņai tika doti atbildīgi uzdevumi. Ja? Un viņai tas arī viss, viņa sajūtās vajadzīga, un bērnam jau tuvāk pusauģa gadiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja? Ka viņš ir bijis tādā vidē, kur viņš ir bijis noderīgs. Manuprāt, tās viņai būs vienas no spilgtākajām un labākajām, mīļākajām atmiņām. Jo viss cits tur, teiksim, hokeju spēlē, tur ir kaut kādi rezultāti, kuri šodien jau sen ir aizmirsušies. Ja? Varbūt arī kaut kādi smuki momenti, tur Pēterburga kā pilsēta, ja? Bet tas arī viss, bet tie braucieni, jo viņi ir ļoti izzinoši ar starp citu par Aizlieni. Jo visa tā programma, viņa jau ir vērsta uz kaut kā jauna arī informācijas iegūšana, ja? Tā kultūra, tā vide, un katru reizi tas ir kaut kur citur, ja? Manuprāt. Tā pieredze nav atsverama. Es neatceros, kurš no vecākiem, jo ir bijis tā, ka palaiž laikam vispirms bērnus ar mani, un tad bērni atbrauc mājās un izstāsta, kā viņiem gāja, un tad, kad es braucu ar pieaugušajiem, tad viņi saka, mana meita ar jums bija tur un tur, bet tagad es gribu pamēģināt, kā tas būs. Un es zinu, ka šie vecāki ir teikuši, un kādreiz arī prasīšu, ko tur to bērnu izdarīja, tā kā, ko es izdarīju tajās 8 dienās, jo īsti jau mēs neko tur neizdaram, bet ka bērni ir atbraukuši mājās tā kā ļoti atvērtāki, komunikablāki, atvērtāki pasaulē,
kaut ko piedzīvojuši, jo man grūti spriest, jo vecāki jau vislabāk zina savus bērnus, bet katrā gadījumā patiešām ir dzirdēti tādi daudz labi vārdi, jāsaka tā. Un tas, ko tu teici arī, kad cits mikroklimats un citas lietas, jo viņi patiešām ir sākot no, arī sveiciens Keitai, Keita ir no Daugavpils, un ka viņa autobusā stāsta pie mums Daugavpilī. Es domāju, pie mums tie, kas dzīvo Limbažos, Cēsīs vai kaut kur, mums ir cita pasaule, kas notiek Daugavpilī. Un tad viņi arī stāstam, ka tu pēdējo reizi biji Daugavpilī. Vai tu vispār zini, ka tur ir tā un neko es nezinu, ko es varu zināt. Tā kā tas arī ir interesanti, kā bērni par šīm savām vietām stāsta. Tev varbūt tās, kā tev šķiet, kā mainās. Vai varbūt, es nezinu, tev ir kāds piemērs, kur meita ir bijusi atbraukusi, atgriezusies, mainījusies. Man nebūs tāds piemērs, bet es tikko atcerējos, kad vispār ar Travelbis pirmais brauciens bija tieši šis uz Itāliju ar meitu. Tā kā caur bērnu braucienus. Es iepazinu Travelbis, un tad vienkārši tas tā automātiski aiziet. Ir aizgājis. Tas nozīmē to, ka tas programma piedāvājums ir tieši tāds, kāds tas ir vajadzīgs. Tāds varbūt kādu es meklēju, vai tu, ko tu gribi piedāvāt savai ģimenei. Tā, man liekas. Es te atceros tikai Toskānā, kā mēs parkā dziedājām. Jā. Bet tas nebija bērnu brauciens. Labi. Vēl par bērniem un tādām situācijām varbūt arī iedomāties, kā jums liekas par šīm sociālajām prasmēm, kas ir ikdienā varbūt, vai par to mūsu bērnu kaut kādu ikdienu un to, kā viņi jūtās un ceļo. Un arī tikko mans dēls tiešām atkal nāk prātā un tā viņa sajūta. Mēs, ja norunājam laiku, mēs ierodamies vienmēr krietni ātrāk, vai ne? Nemaz nerunāsim par lidostu vai par autobusu, mēs tur būsim 30 minūtes ātrāk, nedod Dievs, tas autobus aizbrauks, jo mamma mācīja, autobus tevi negaidīs. Es kādreiz, kad savu dēlu aizvedu līdz stacijai, un tur jau stāv vilciens ar atvērtām durvīm, un tas, cik viņš lēnām un pašpietiekami lēnām iet uz to vilcienu, man nervi neturētu, es jau sen būtu aizskrējusi. Un tad man tā sajūta ir par bērniem, ka viņi ir citādāki ceļotāji nekā mēs. Kā jums šķiet, kā ceļos mūsu bērni? Un arī tādi paši grupu braucieni vai tādi braucieni būs vajadzīgi, nezinu, pēc gadiem 10, 15, 20, varbūt jaunieši tā neceļos, varbūt nākamie bērni tā neceļos. To, kas būs pēc 10 gadiem, mēs šodien pat uzminēt nevaram, ja? Bet, godīgi sakot, kamēr ir pieprasījums, tikmēr jau tas piedāvājums arī būs. Ja? Jā, jaunieši, es domāju, tie, kas jau ir 11, ja ir iespēja arī līdz 18, iespējams, ka kāds arī gribēs ceļot viens, kurš būs pietiekami par sevi pārliecināts. Bet tādu jauniešu nav daudz, un šie te grupu braucieni jau viņi tā kā iedod drosmi tiem, kas varbūt, jo bērni ir ļoti dažādi, ja? Varbūt viņš ikdienā neiznāk ārā no savas istabas, ja? Viņam ir skola, dators, planšete, televizors, un viņam nevajag, viņam ir tā vide tik virtuāla, ka viņam to komunikāciju nevajag, un viņš arī nebūs gatavs viens pats kaut kur doties, ja? Tad šie te braucieni, kas jau ir izplānoti, ja, kas dod kaut kādas jaunas pozitīvas emocijas, viņi būs vajadzīgi. Jo, ir kategorija jauniešu, kuri paši aizbrauks, bet vienmēr būs tādi, kuri labprāt iesaistīsies. Un arī vecāki būs tādi, kuri nemaz nebūs gatavi laist vienu bērnu, bet ar lienīti, kāpēc ne? Jā. Man jau liekas, ja iet runa par to, vai mūsu bērni brauks, es domāju, ka viņi noteikti brauks. Jo man liekas, ka mēs vispār esam tāda sabiedrība, mēs labāk esam gatavi samaksāt naudiņu, jo par gatavu pakalpojumu, lai tev par neko nav jādomā. Ja, un tas taču arī šajā situācijā tad tu vari palaist savu bērnu droši, un vecāks ne par ko galvu nelauz vai aizbraukt ar ģimeni, vai viens pats, jo tu zini, ko tu esi nopircis, te jutīsies labi, droši, tev no punkta A tev paņems līdz punktam B aizdīs, pēc tam noliks atpakaļ vietā. Ja, tu tiešām vari atpūsties. Tu tiešām vari par neko nedomāt, jo par tevi ir parūpējies kāds, par tevi ir padomājis kāds. Tu esi gatavs, varbūt ir kāds, kas no gadu uz gadu krājas savu kabatas naudu, piemēram, varbūt, un brauc šādos ceļojumos. Tā kā es domāju, ka noteikti būs braucēji. Es iedomājos Dzinters sveiciens Dzinteram. Dzinters savukārt ir no Vēncpils. Un Dzinters arī vairākus gadus bija braucis šajos bērnu jauniešu braucienos, bet viņš gan jau bija pats gan gadnieks. Un kad tik viņam pagājuši gadu nepalika 18 gadi,
Un tad viņu mamma pieteica pieaugušo braucienā kopā ar mani uz Maroku. Un es atceros, ka jā, tieši tā, un viņš bija Marokas šajā braucienā, kur savukārt ir 25 pieauguši cilvēki, un Zintars bija tā kā vienīgais jaunietis. Un tad es viņam pēc nedēļas prasīju, kā jūties ceļot ar pieaugušiem, jo grupa ir mainījusies, tie vairs nav jaunieši. Un tad Zintars noteica, nē, ar pieaugušiem ir garlaicīgi. Tā kā, šitas nē, bet visār, un tad viņš bija vienā braucienā savukārt arī pagājuši gadu ar savu omīti uz Sonitīs kalniem, kas arī bija ļoti interesanti, kā savukārt, šie bērni jaunieši ceļo ar saviem vecvecākiem, tas ir ļoti, ļoti interesanti. Klau, noslēdzot sarunu, man nāk prātā viens stāsts. Mēs esam, varbūt, ka tā bija Vācija, bērni ir iekārtoti viesnīcā. Viss ir zem kontroles, viss ir normāli, ir lielā zāle, kur var nākt novusu spēlēt un vēl kaut ko darīt. Un mēs pieaugušie turpat esam, tā kā vaktējam lauku, kā saka. Un pienāk bērnu saka, Klauliena, man liekas, ka, es teikšu Jānītim, bet tas nebija Jānīts. Man liekas, ka Jānīts dzer alu. Jānītim ir kaut kādi gadi 10, Jānītim riktīgi galu nevajadzētu dzert. Un man savukārt ir visi istabiņi, tāds čips, kas var ieiet jebkurā brīdī, jebkurā istabā, tā kā paskatīties, vai viss ir kārtībā, vai mazums, kas bērniem notiek. Nezinu, viņi pazaudējuši vai ieslēgušies, tā kā ir šāda iespēja man tikt istabās. Un es pieklauvēju. Nē, es neklauvēju šoreiz. Es vienkārši atslēdzu durvis. Un ir durvis, un tagad tu dzīvs. Sēž Jānītis, alas pudeli rokā, un tajā brīdī, kad viņš man ierauga, alas pudeli izkrīt laukā. Es saku, ko tu dari? Tā kā riktīgi, ko tu dari, kāds alus jums ir noteikumi? Mēs patiesībā pirmajā dienā, kad iekāpjam autobusā, nevis es, bet bērni kopā, viņi uzstājas savus tā kā iekšējos kārtības noteikumus. Viņi paši uzrakst, ko mēs tā kā darīsim, ko mēs nedarīsim. Tur viss kaut kas arī par rupjiem vārdiem, viss kaut ko tādu, mēs tā kā tā cenšamies nedarīt. Un alkohols pilnīgi skaidrs, ka mēs nebraucam pīpēt un dzert vispār tā, ka nemaz. Un izkrītā pudele. Viņš saka, ko? Bet izkrita. Es saku, kas tev izkrita? Viņš saka, es aizgāju uz to automātu, koridorī ir automāts, un tur ir, protams, šokolādes, tur ir suliņas, ir cepumi, ir arī alus, bet viņš jau neko negribēdams, viņš gribēja savu limonādi, bet izkrita alus. Jo automāts ir sagājis dēlī. Un viņš, izkritālis, jāņem alus uz istabiņu. Ko tu aizies uz istabiņu, ko tu nepagaršosi? Toreiz mums gan bija pārunas par šo, jo bērni zina, ka, tā, ka ir tie noteikumi, kas ir tādi riktīgi, ko mēs ievērojam, bet ir viens brīdis, kad ka tā nevar. Un tāda alus pudele, protams, tas būtu tas mirklis, ka tā nevar. Viņi paši zvanītu vecākiem, nevis es, bet viņi paši piezvanītu un paši stāstītu. Protams, bija mums ar Jānīti pārunas, bet ņemot vērā automāts, un es pēc tam aizgāju uz to automātu, un es arī gribēju paņemt kolu, un man izkrita arī kaut kas, tad es sapratu, ka Jānīts nemānījās. Tomēr automāts ir vainīgs. Tā, bet ir arī šādi stāsti. Alu izmetām miskastē. Neizdzērām. Bez kurioziem taču neiztikt. Tas nav vienīgais stāsts. Tā, Klau, ja vēl mēs noslēdzot šo sarunu par vecākiem, kuri varbūt vēl domā, un kuriem varbūt vēl joprojām liekas dīvaini, kādas ir bērni palaiž šādā bērnu jauniešu ceļojumā, kā es teicu, ir iespēja šogad braukt, tas gan vecākiem ar bērniem kopā uz Itāliju, kur tu, Liena, biji, tad mūsu pavisam jaunajiem, lielajiem jauniešiem ir iespēja lidot, tā gan neliela grupa 15 jaunieši uz Spāniju, bet šis mūsu klasiskais bērnu brauciens, par ko mēs runājam, ir augustā, un tā ir Nīderlande. Kādus ceļa vārdus jūs iedot vecākiem? Ar kādu sajūtu domāt, vai vispār domāt, vai vajag, vai nevajag, kāpēc iegūs, neiegūs? Kas tas pa jautājumu? Ko vajag, nevajag? Ir jābrauc. Kā mammas, kā tas ir? Kāpēc tu negribētu savam bērnam iedot jaunu pieredzi, jaunus draugus, jaunus piedzīvojumus? Sevišķi vēl tas bērns vispār nekur nav šādā te braucienā bijis. Un nodrošināt viņam visu līdzi, lai tik laiž. Jābrauc, ir jāredz pasauli. Es jau nezinu, es saviem bērniem arī, es teikšu, vienmēr arī mazliet varbūt iestarpinot nevietā arī ar visiem šiem Erasmus braucieniem. Ja man būs iespēja manus bērnus kaut kur tādā vīzē aizbīdīt, tas būs pirmā mamma, kas stāvēs pie pirmās pieteikuma anketas, un tāpēc, jo ātrāk, man liekas, tu redzi pasauli, jo labāk, man liekas. Tev brīvāk, atvērtāk tā domāšana paliek. Mm-hmm. Tas ir mans uzskats. Pilnīgi noteikti arī šie projekti visi ir ļoti labi. Jā. Un tieši tāpat arī šādi braucieni. Jebkurš, viņš saka, iedos kaut ko mainīs. Bērns par sevi mācēs parūpēties atbildību. Tur daudz komponentu kopā ir. Tā kā ir jābrauc, ir jālaiž tā bērnu dzīvē.
Vajag, nevajag. Es sākšu ar to, ka man nav samaksāts par šo reklāmu. Tev nav samaksāts. Bet tie, kas Lienīti nepazīst, tie to nezin vienkārši. Bet es zinu, ka Lienei ir, kā sauc to filologu, kuri itāļu valodu zina? Tev ir tāda izglītība, ka tu esi kāds filologs. Es esmu arī filologs, klasiskais filologs. Klasiskais filologs, Jā. Lienīte. Un otra izglītība ir pedagogs. Ja? Un es domāju, ka maz ir tādu cilvēku, kas dara savu darbu, un ka darbs ir arī sirdslieta, bet Lienei tas tā ir. Es to saku, tāpēc, ka es to redzu, nevis tāpēc, ka tas nav nekas neiestudēts, nekas. Un tā ir milzīga vērtība, ka ir cilvēks, kurš ar tādām izglītībām, tātad cilvēks, kurš spēs tikt galā ar bērniem, un cilvēks, kuram ir plašs redzesloks un lielas zināšanas, vismaz par Eiropu noteikti, bet īstenībā jau arī vairāk, ja? Un tādam cilvēkam uzticēt savu bērnu, labāka vienkārši varianta nav, ja? Un, es esmu pārbaudījusi uz sevis 2 reizes, uz bērniem 3 reizes. Ja? Kā saka, kvalitāte garantēta. Pārbaudīts gadījums. Jā. Atceraties, ka mēs bijām mazas, bija tāda krustmāte Lienīte. Bija. Ko viņa darīja? Bija tāds raidījums krustmāte Lienīte. Viņa dziedāja ar bērniem. Jā. Es dziedāt neprotu, bet es ceļoju ar bērniem. Nē, man vēl liekas, ka tas, ko tu teici, iestudēts vai pārbaudīta vērtība, es katrā gadījumā vecākiem varētu pašiem novēlēt ceļot ar saviem bērniem, jo tas patiešām ir kaut kas cits nekā būt ar mūsu bērniem ikdienas pienākumos, skolā, mājās, vēl kaut kur. Otra lieta noteikti ir tā, ka esmu milzīgi pateicīga vecākiem, kas man ir devuši šo iespēju iepazīties ar saviem bērniem, ceļot ar jūsu bērniem. Jo tas patiešām tās ir arī tādas absolūti vārdos neizsakāmas sajūtas. Tas ir piedzīvojums, tas ir kaut kas vārdos neaprakstāms. Tas tiešām forši ir. Tā kā jā, tiekamies. Es zinu, Lienīt, tu esi merkantīla. Katrs ceļojums ar bērniem dod tev -1 gadu. Tāpēc tu vienmēr izskaties jauna. Jūs sapratāt, viss ir skaidrs. Viņa ceļo ar bērniem, iegūst pozitīvu enerģiju, jā, pozitīvu vaibu. Un tas jau viss uzreiz atspoguļojas, ne? Forši. Jā. Paldies. Bet patiesībā, kā bija, kaut kad nesen droši vien ielikām ierakstu, tā kā reklāmu sociālajos tīklos par šiem braucieniem, un bija viena sieviete, kas uzrakstīja diezgan lielā panikā, kā tas ir iespējams ar svešiem bērniem ceļot, kurš nenormālais to dara. Tā kā iekomentējiet arī jūs, cik tas ir normāli vai nenormāli.